Sveiki! Šoreiz ilasīšu savu stāstu, nestāstu, bet pasaku medūza aju. Paisums vienmērīgi virzījās uz krastu, savā apskāvienā iekļaudams gan lielākus, gan mazākus klīnas bluķus, kuri kā nevīžīgi izsvaidīti domāja kauliņi roboja krastu. Medūza aju nebija no mierīgākajām. Tā vienmēr pamanījās iekļūt kādā vietā, kurā varēja sagaidīt ko neparastu. Šoreiz aju bija rotaļājusies ar planktonu, kurš saules staru uzsildīts vienmērīgi pārklāja kādu mierīgāku okeānu lauku. Kad okeāna ūdens virsmas pilpās saules stariem vienmērīgi sijājoties sāļajā ūdenī tika uzsildīta vairāk kā parasti, tad zestrais ūdens, kur uz augšu izspieda kāda zemūdens straumi, lēnām sāka virzīties uz piekrastes pusi. Aju atrada vietu, kur salsūdens dzesādams uzsilušos sāka veidot tikko manām virpuli. Viņa iegriez savus krokainos želantīnam līdzīgos svarkus tā, ka rietošā saule viņos atstāja savu varavīksni. Bija pienācis laiks, kad paisums nāca atpakaļ uz krastu. Viņš nespēja novērtēt mazās aju centienus parādīt savas prasmes, kuras tā tika apgūs saulē rietot. Aju viegli sasvērās uz vienu pusi, paisuma tvēriens bija neatsvarams. Tas visu, kas bija zem viņa grunts līmenim paliekot augstākam, izspieda sev priekšā. Aļģes, jūras zāles un baltā okeāna smilts vienmērīgi tika uzjundīta līdz ūdens virsmai. Sāls ūdenim viegli čūkstot, saduļķotajā ūdenī tika iekļauti zīvju mazuļi un citas niecīgas radībiņas. Aju vēl nekad nebija jutusies tik jautri. Tā centās paslēpt savos svārkos mazās jūras radībiņas, lai tās nesaskrambātu šķembainā okeāna grunts. Tā pavērsās uz priekšu, lai dūņās un ūdenzālēs nesapītos tie, kuri ir aiz viņas. Tā viņi visi strauji virzījās uz krastu. Paisuma tvēriens ar katru sēkli kļuva spēcīgāks un spēcīgāks, un ūdens viņa priekšā kūlās kā neizbēgams dzirnakmens, kurš uz tā bērto labību sabērž miltos. Par laimi aju priekšā patrāpījās kāds maktens jūras zāļu iekļauts glīns bluķis, kurš viņu noturēja no izskalošanas krastā, kur paisums atkāpjoties atstāja jūras zāles un dūņas palika slānī virs krasta. Aju spēja sagaidīt bēgumu, kurš krasta smiltī mēnesi gaismā lika vizēt zeltainās krāsās, atgādinot par dienā notikušo. Aju tika ieskalot atpakaļ okeāna dzīlēs un kopš tā laika izvairījās no negantā paisuma tvēriena. Paldies! Tas šoreiz arī viss.